Čau! Nu, lai slavēts Jēzus Kristus, kā parasti jāpastāsta pa Dieva brīnumiem ir. Tajā Polijā, ja godīgi sakot, ar tiem ceļiem nav tik gludi kā visās citās vietās. Un nu, tur jāfiksē, kā jābrauc, jo ir vietas, kur fūris brauc un kur vispār neko nevar izdarīt. Un ir galīgi garām arī, un arī tā velo programmas arī neiet. Bet labi ir tas, kad es Polijā iebraucu svētdien, un Dievs man atklāja vienu gudrību. Viņš man atklāja arī Vācijā to gudrību. Viņš teica, lai tu neriņķotu te ar velo programmu, viņš saka, paņem mašīnas programmu un mauc pat tām centrālām maģistrālēm. Sestdien un svētdien visi fūristi guļ, īsāk sakot, neviena nebūs. Un tiešām tā arī bija. Es izmaucu Vāciju sestdien. Izmaucu Vāciju, visi fūristi gulēja. Svētdien es ierāvu iekšā Polijā, un es braucu pa to maģistrālu, un es skatos, zinu, tā kā filmiņā pa metriņu, īsāk sakot, pa Makvīnu. Tur visur tajās stāvvietas, pilns ar stāvvietām, visādi benzīntanki, viss kaut kas, viss vienās fūrēs, tik daudz fūras nebija redzējis, viņi visas gaidīja pirmdien. Un es braucu vienkārši ar riteni, es nomaucu gandrīz 100 kilometru, par to fūristu ceļu, un es tā arī braucu, bet es biju plānojis braukt taisni līdz vienai pilsētai pa to ceļu, un tur meklēt viesnīcu, tur apmēram kaut kur, kā jau Polijā tās viesnīcas parasti ir. Bet te pēkšņi navigācija pa kreisi, pa labi, tur, vienā pilsētā man ieveda tur hop, un izveda man uz kaut kādu galīgi nekādu ceļu, īsāk sakot. Bet es jau parasti to navigāciju nevienmēr klausu, bet šajā gadījumā es viņu paklausīju, es jūtu, ka vajag viņai paļauties tai navigācijai. Un viņa man sāka vest pa tādu galīgi country ceļu, pilnīgi, asfaltēts, bet šaurs un vispār, apmalīta nekāda. Gala rezultātā vispār nekādu viesnīcu tur nav, pilnīgi tur nav vispār nekā uz tā ceļa. Vienīgais man baterija iet uz beigām. Un tad es apstājos pie vienas mājas, uzprasīju polim, vai kur te viesnīca, viņš saka 12 kilometri un uzsit man viesnīcu. Un es no tā visa, ne no kā, izbraucu pēkšņi ārā, tādā milzīgā pilsētā, Lubina. Un aizbraucu uz to viesnīcu, nav citu variantu, īsāk sakot. Un man arī tur baterēja, galīgi. Es ieeju tajā viesnīcā iekšā, pēc visiem ceņikiem Polī, tas ir na haļavu. Es ieeju iekšā, es saku, man numuriņu līdz rītdienai. Viņi man saka, ok, 85 eiro. Es saku, ko 85 eiro? Tu 4 zvaigžņu viesnīca. Viņi saka, jā. Es saku, nē, tas ir par daudz. Es saku, davai zemāk, jo es tāpat tās breakfastu neēdīšu, es 6 jau startēju projām. Es saku, man tik pārgulēt. Viņi saka, tu 6 brauks? Es saku, jā. Ok, 75. Es saku, labi. Paņēmu to numuru. Salīdzinot ar telti, protams, ka labāk ir tādā luksus numurā. Foršs numurs, forši izgulējos milzīgā gultā, viss bija forši, bet tāpat nebija pārāk iedvesmots, ka Dievs man tur ieveda. Es zinu, ka man Dievs tur ieveda. Bet es pēc tam sapratu, kāpēc viņš ieveda. Viņš mani, vienkārši tā Polija, tas ir tāds brīnums, kā Dievs vada, te nedarbojās nekādas navigācijas, nekāds skaidrais, nekāds saprāts skaidrais te nedarbojās. Te vispār nekas nedarbojās, tā visa Polija vienās fūrēs un vispār, tur ir galīgi čau, un nav arī veloceļu, nav kā tādu viņu vienkārši. Un tikai Dieva vadība. Un tagad es pamosos tie Lubinā, uzlieku velo programmu, un tā velo programma ievad mani pa taisno mežā, vispār čau, pilnīgi. Un es saprotu, nē, jālieki mašīnas programma. Un es tagad uzlieku mašīnas programmu un velku ar viņu. Viņš man ved pa tādiem maziem ciematiņiem, ka tur fūris vispār nebraukā. Ceļš apmēram tāds Cēsis Valmiera, tāds līmeņa ceļš, bet viņš ir tukšs, tur neviena nav. Un es pa tādu ceļu nobraucu kaut kur ap 200, 85 kilometri. Atradu foršu benzīntanku un lādēju bateriju, tur ēdu visu laiku tajā benzīntankā, īsāk sakot, slava Dievam. Un skatos nākošo, to pilsētu, uz kurien es braukšu, un pa ceļam vai ir viesnīcas, jo te ir problemātiski ar viesnīcām. Un nevar viņas atrast, es uzlieku navigācijā, lai viesnīcas pa ceļam izmet. Viņas visas viesnīcas citur, tikai ne uz mana ceļa. Ne uz mana ceļa nevienas viesnīcas 100 km garumā. Un es tur sāku zūmoju, un piezūmoju kaut kādu tēmu tur, īsāk sakot, ar gultu. Un es nezinu, kas tas tāds ir.
Es ierakstu GPT, es saku, kas tas tāds ir? Viņš saka, tās ir lauku sētas, tur tā ir pieņemts Polijā, tādas ir daudz. Nu, ja tu gribi izjust lauku tēmu, tu vari tur iebraukt, un tu paņemt vari numuriņu, īsāk sakot, un tā un šitā. Nu, viss tur forši. Es domāju, ok, es iesitu navigācijā. Nu, ja navigācija rāda 90 kilometri, tas 100 punkti būs kādi 103, jo viņus laik tev atmet atpakaļ bišķīti. Un tā arī bija labi, ka es biju labi uzlādējies, es tiku līdz tai sētai. Es aizbraucu līdz tai sētai, un arī ceļš, ka es braucu, bija ideāls vienkārši. Un te man Dievs lika ar velo programmu braukt. Un tiešām bija baigi smuki, 100 kilometrus es braucu, un 100 kilometrus bija visu laiku jaunas mājas, nu, privātās. Privātie rajoni, viens beidzās, sākās otrs, nu, brīžiem arī ceļš pazuda, bet viņš ātri parādījās atkal, bet, nu, 100 kilometros visu laiku poļi bija tā apbūvējuši vispār tik skaistas mājas, visas jaunas, jeb no ar kapitāliem remontiem, ļoti skaisti vispār pa ceļu bija. Un tajā krutajā rajonā arī es nonāku tajā lauku sētā saucamajā, kruta lauku sēta. Es iebraucu tur iekšā liela tāda māja, tāda viesu tāda. Es tur zvaniņu, don, padauz, viena nav. Vēl viena blakus ēka, skatos, tur lopi iekšā ir. Aiz sienas zirgs tur ganās, tādas forša, tāda, nu, pagalms tiešām forša. Bet nav neviena. Nu, es atradu, īsāk sakot, ritenim elektrību, man jau galvenais ir elektrība atrast, lai es varētu tālāk tikt, man elektrība vajadzīga ir. Uzliek elektrību. Domāju, nu, ja kas kraiņi kā teltu uzcelšu te, nu, silts diezgan, 21 grāds kaut kur, nu, tāds pasilts. Un Džeks atnāk viens, bet mani neredz. Es viņu pasaucu, un mēs tur sākam runāties ar viņu. Un nu, viņš saka, nu nē, tā nevar. Beigās es sapratu, tā ir viesumāja, tāpat kā Latvijā. Tikai GPT man nepareizi izstāstīja. Tā ir parasta viesumāja, kura uz rezervāciju tiek, var paņemt, un tev viņu vajag rezervēt. Nu, viss notiek pēc rezervācijas. Un tā kā nav rezervācijas, nekas arī nenotiek, īsāk sakot. Es te pēkšņi atbraucis kā uz viesnīcu, zini, tu itās hopā. Viņas saka, jau, te nekas nav sagatavots. Ķipa, nu es labi, es saku, viņš neko nezina, tas Džeks. Es saku, nu pazvanī, nu kas zina. Un viņš pazvana, un izrādās viņam priekšniece māsa ir. Viņa tik laipnas cilvēks, vienkārši tik nebija parunājis ar tiem labiem, laipniem cilvēkiem. Viņa tik laipni, viņa runā manīm un tā un šitā. Viņa saka, nu jā, mēs tā kā nestrādājam šodien tā un tā, vietu nav, ķipa. Nu es saku sīkums, saku, vai es teltu uzcelšu. Viņa saka, ok, cel telti. Bet viņa saka tam Džekam, parādi viņam, kur ir tolete. Viņš aizved man turēs mājas parādīt toleti. Bet es jūtu, ka man gribās iedot viņam naudu, vismaz čiriku iedošu 10. Un es viņam tā iedot 10, viņš jās, nu, ķipa, paldies. Un pēc tam atkal, es domāju, cel telti un atkal zvans. Un tā māsa atkal, mēs kaut ko tur runājam. Un, nu, ķipa, viņa kaut ko, nu jā, tā labi, tad tur kaut ko, es angliski tā nepārāk, zini. Tā uz izjūtām. Un viņa tāda, un es viņai beigās saku, nu, God bless you. Un, kad es pateicu šos vārdus, kaut kas notika. Tas Džeks man saka, klausies, ir viena istabiņa tomēr. Un viņš man uzved tagad augšā. Bāc. Opā. Un tā istabiņa ķipa šitā, kur es sēžu, kur ar televizoru, balkonu. Ar mīkstajiem krēsliem, ar divāniem. Oi! Re, kur viņš saka, tev tā istabiņa, nu, arī gulēt šeit. Šeit arī man ir, kur nomazgāties. Viss, tā kā, viss ir kārtībā. Es saku, ok, vai es aiziešu pakaļ mantām. Nu, un es tagad aizēju pakaļ mantām. Nāku atpakaļ, māsa ir atbraukusi. Viņa tā priecīga manīm tur runā, viņa man saka, klausies, tu ēst negribi? Es saku, nu, man jau ir ko ēst, bet, nu, gribētos. Viņa saka, ja kas niekur leduskapis ir, viņa saka, taisi visu un atdeva man visu lielo virtuvi, sāk sakot, visu. Taisi. Es saku, tu esi mums kaut ko samaksāšu? Viņa saka, nē, neko maksāt nevajag. Vienkārši Dieva brīnums. Es sēžu tagad krutā milzīgā ēkā pa brīvu. Vakar es sēdēju viesnīcā.
kur bija 75 eiro, es biju neapmierināts, bet tā viesnīca bija atslēga nākošam ceļa posmam, jo uz tā ceļa posma, kur es biju, varbūt es arī būtu dabūjis viesnīcu. Nedomāju, ka lētāk, bet, varbūt es būtu dabūjis, bet es nevarētu uzsākt braukt, jo tur no rīta tās fūras būtu gājušas un būtu galīgi čau. Bet Dievs mani pārved uz to viesnīcu, un no tās viesnīcas pavērās foršs ceļš, 200 kilometru, kolosāls ceļš, bez stresa, bez nekā. Kolosāli, vienkārši pārdabisks ceļš un gala rezultātā superīga māja. Labi, es viņiem naudu tāpatās rīt atstāšu, man gribās, mana sirdī ir, es gribu viņiem 20 vismaz atstāt, vismaz īsāk sakot. Ai, slavēts ir Jēzus Kristus, vienkārši nevarēju neizstāstīt šo brīnumu Polijā. 2 naktis esmu šeit gulējis un abas 2 viņas ir vienkārši. Un lietus pats galvenais nebija, atkal nebija. Ne, viņš bija, protams. Tad, kad es pamodos, apskatījos programmā, man bija 6 jāizbrauc, lietus bija paredzēts 7, ka viņš būs un blīst kaut visu dienu tur. Īsāk sakot, es braucu projām, un es tikai atskatos un redzu, tur visi zils, priekšā visi gaiši. Tad, kad es aizbraucu benzīntankā, jau 9 sāku lādēties, tad tas lietus atnāca uz 2. Bišķiņu uzgāza, tā uzsmidzināja, var teikt, pusstundu un izzuda, atkal spīdēja saule, kolosāls laiks, plus 21 grāds maiciņā brauca. Visu ceļu. Un tā, kad es atbraucu līdz šejienai, bija jau zem nojumas, sāka ritīgi gāzt un zibeņot vienkārši. Slava Dievam, vienkārši Dievs tā vada pa to Poliju, esmu pārsteigts. Lai Dievs jūs visus svētī, Jēzus vārdā. Āmen.